Mēs tagad atrodamies Tallas pilsētas Lielā Tevijas kara upuru brāļu kapu ansambļa teritorijā. Šajā vietā 52. gadā tika simboliski pārabedīti 36 Latvijas iedzīvotāji, Latvijas patrioti, kur kara sākumā tika noslepkavoti no Latvijas pašaizsardzības vienību bendu rokām. Šeit ir viņu pēdējā atdusmas vieta. Tā skaitā arī manam vectēvām Steinas arotbiedrību līderim no dzesnieku un mašinistu puses Fricim Zeibertam. Tagad šajā ansamblī tiek uzstādīti nacionālo varoņu, nacionālo slepkavu pieminekļi. Tā skaitā pieminekļi tiem cilvēkiem, kur piedalījās, kur veicināja manu vectēva slepkavību. Vai tiešām Latvijas tautai nav brīva teritorija, nav brīva lauku un pļavu, kur šos pieminekļus uzstādīt? Vai tiešām bendēm un slepkavām jāguļ kopā ar viņu upuriem? Vai tā nav dievu un cilvēces zaimošana?